Elvija, kā tu raksturot spēli? Pēc rezultātu varētu teikt, ka viegli. Nebija viegli. Daugavpils skrēja, Daugavpils cīnījās, spēlētāji Malači. Mēs iestājām savus momentus, un pirmais taims 3-0, otrajā taimā jau vairāk bija tāda spēles noturēšana. Gribējās iesist vairāk, bet varēja redzēt, ka čaļi jau tāda nedaudz mierīgāk spēlē, un vienkārši galvenais bija 3 punkti. Būtu bijis labi aizsardzībā 0, bet nesanāca. Viena no teviem skaistākajiem vārtiem? Nē, man ir bijuši ļoti skaisti vārdi, bet ir ok. Savā ziņā gatavošanās arī Eiropas līgai, vai ne, caur šīm spēlēm? Jā, te vairāk bija iedot čaļiem uzspēlēt, kas mazāk ir spēlējuši virslīgā un parādīt, vai ir gatavi arī Eiropas līgā iziet un palīdzēt. Es domāju, tīri labi nospēlēja lielākā daļa ko tur gatavoties var? Eiropas līga tur jāiet, jāspēlē, jācīnās un jācer, kad varam izcīnīt pāris punktus atvest mājās. Tieši tā, un vēl liela spēle pa vidu, vai ne? Visas spēles tagad lielas. Neviena nav maza spēle, visur 3 punkti ir svarīgi, un katra nākamā spēle ir daudz svarīgāka par iepriekšējo. Tā kā ar tādu domu, man liekas, ir jāiet uz priekšu un jācīnās katrā spēlē par uzvaru. Sastāv dziļums pietiek? Kā redzam, pilnībā pietiek, es domāju. Lai labs turpinājums. Paldies!